Šodien runājam par spēku nespēkā. Kas tas par spēku, kas tas par nespēku? Sāksim ar rakstiem 2. Korintiešiem 12.5. Ar to es gribu lielīties, bet ar sevi pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Vai kas šis ir pa stilu? Paskatāmies uz mūsdienu pasauli. Kā tas ir nelielīšos ar sevi? Kā es ar saviem panākumiem nelielīšos ar savu varēšanu? Taču visa popkultūra to vien ir pilna. Un vispār tas ir, jāzīmējās, jā. Kā vien ar sevi nespēku, cik interesanti. Tātad, ko Pāvils, tātad pilnīgi priekš šīs pasaules absurdi, neierasti. Ar ko lielīsies? Ar nevarēšanu. Vai cik interesanti, cik tas ir atšķirīgi no pasaules. Bet kas mums daļ gar pasauli? Pasauli, kā ir rakstīts, kā Pēters raksta. Viss, kas radīts, degdams, izjuks un sadegs. Viss. Kāda jēga? Iedomājieties, tikai paši dārgākās gleznas sadegs. Man patīk māksla. Man patīk, man skolā mīļākais priekšmets bija zīmēšana. Es teicu, ka fiskultūra, bet es meloju. Man zīmēšana bija mīļākais priekšmets. Fiskultūra bija numur 2. Un viss sadegs, visa māksla, visas gudrās grāmatas, saka, vai, un es pats esmu nepaklausījis Salmanam. Un viņš saka, nenopūlu pārāk miesu lasot, jo grāmatu rakstīšanai nav gala. Un es pats vēl esmu kaut ko uzrakstījis. Un Maikls Vels, kurš teica, nevajag grāmatas lasīt, viņš pats arī raksta grāmatas. Un viņa grāmatas, starp citu, vajag lasīt. Tā es ticu. Nav obligāti ir Bībele, bet ir palīga literatūra. Un Maikls Vels ir viens no tiem, caur ko Dievs man ir stipri ietekmējis. Piemēram, caur grāmatu Nomaldījušies tuksnesī. 2. Korintiešiem 12.9. lasam tālāk, ja? Un viņš ir sacījis, tev pietiek man žēlastība, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kas šis ir? Kā var būt labs prāts vājībās? Ja uz lietām skatās garīgi, tad var būt. Apostols Pāvils ir mūsu apostols. Visu apostols, Jēzus viņu pat taisno mācīja, mēs zinām. Pievienoja vēlāk apostoļiem, bet tomēr caur viņu īpaši darbojās, Un Pāvils saka, atkal par lielīšanos, Es ar savu nespēku tad. Bieži vien, kad es kaut kur braucu runāt vai uz ieslodzījumu vietām vai kādās draudzēs un dalos ar savu liecību, kā Dievs man atbrīvoja no azartspēlēm, es parasti saku, es atbraucu izstāstīt par savu nevarēšanu un par Dievu varēšanu. Un nevajag sajaukt. Kamēr es centos savā varēšanā panākt garīgu rezultātu, tikmēr es viņu nevarēju panākt. Kāpēc? Lai Dievu gods netiktu zakts. Jo, ja es varētu savā spēkā tā, tad es pieteiktu sacensību ar Dievu. Kamēr es sacentos ar Dievu sevis pestīšanā, man nebija rezultātu. Es kritu un kritu un kritu un kritu. Taisnais krīt 7 reizes un augsts ceļš, bet saprotiet, es kritu tā, ka es gulēju ilgstoši. Gadiem. Tur bija kaut kāda cīņa, bet nepietiek pat ar cilvēka intelektu, ar gribas spēku. Nepietiek. Es šodien sludināšu tiem, kas ir cīnījušies, kas ir cīnījušies ar grēku. Jo man ir aizdoms tie, kas nav cīnījušies ar grēku, tur kaut kas vēl varētu palikt nesaprasts. Tas nekas. Galvenais kaut vai šodien pieņem lēmumu sākt to cīņu. Bet man sirdī ir runāt uz tiem, kas ir darījuši, ir pacīnījušies, Kā es savas grāmatas ievadā rakstu, kas saucās ir laiks par to atpestīšanu azartspēlēm, es tad rakstu, ka tā grāmata ir domāta tiem, kas ir, kas ir uzkapājuši, kas ir cīnījušies. Un tas uzkapāt, tas ir žargons no sporta akadēmijas, kur es kādreiz studēju, uzkapāt. Tas nozīmē cīnīties, Un kas ir slīdējuši atpakaļ tajā bedrē kaut kur, Un vienalga kārpās, kā grib un atkal atslīd. Un ko un to visu vajag? To visu vajag, lai būtu šī Pāvila atziņa. Jo tad, kad tev Dievs glābi no tās bedres ārā, un tu 100% zini, ka tu neesi tas, ar kura spēku tu izkārpies ārā, tikai tad tev ir īstas sirds pateicība. Pateicību grib kā upuri, Dievs grib upuri pateicību, bet pateicība ir patiesa tikai tad, ja es esmu saņēmis. Ja es neesmu saņēmis no Dieva, par ko es pasakos, bet Dievs grib dot, bet tad ir jāiet pie viņa un jālūdz.
Man ir labs prāts vājībās, pārestībās. Nē, nu kā tas ir? Kā pārestībās var būt labs prāts? Ja man kāds dara pāri, man nav labs prāts, ja? Miesā. Miesas prāts dusmojās, ja? Bēdās vajāšanās. Ja? Tātad pat bēdās viņam ir labs prāts. Nu kā tas ir? Lūk, svētajā garā viss atkāpjās. Tātad, ja tu esi Dieva tūmā un viņa spēkā, tad Dieva tūmā atkāpjās grēks, atkāpjās iekāru uz grēku, tātad kārdinājums, un atkāpjās bēdas par kaut ko, ko tu šī pasaulē nedabūni. Vai nedabūji, vai nedabūsi. Tātad tur ir tāda pilnība un tāds miers, un tas nav kaut kur tur, tas ir šeit, jo svētais gars darbojas. Dieva tūms ir sasniedzams, ja? Vajāšanās un bailēs, pat bailēs, nu kā... Ko Pāvils saka? Ja, tas ir viss, ko pasauli bēg prom. Es kādreiz aizrāvos ar viltus mācībām un budismu tai skaitā, un tad tur tā viņa doma ir tāda, nevajag neko no šī, ne bēdas, ne vajāšanas, ne bailes. Neko no šī nevajag. Un tāpēc jāatsakās no visām vēlmēm, un tad, kad tik nekā nav, Kristus mācībā, nē, šis ir komplektā. Mēs negribam šīs ciešanas, viņas nav jāmeklē, mēs neesam mazohisti. Bet ja Dievs viņus dod garīgās pedagoģijas dēļ, lai mēs kaut ko iemācītos īpaši, tad āmen uz to. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Tātad, kamēr es neatzinos Dievam, ka es nevaru uzvarēt azartspēles un ka mans cīņas ir veltīgas un mans zināšanas ir nepietiekams, starp citu tās bija arī rakstu zināšanas. Tas nebija vienkārši kaut kāda zināšanas, tas bija no rakstiem. Es teoriju varēju izstāstīt. Ja man kāds nāca tajā posmā un stāstīja teoriju, kā vajag, es varēju paši teikt, klausies, es tev izstāstīšu pats, ko tu man gribi izstāstīt. Es arī zinu, kā vajag, bet es nevaru. Man nesanāk, es nespēju. To vajadzēja. Es gāju uz anonīmām grupām, un tad viņiem pirmais punkts ir atzīt to savu nevarēšanu, ja, par atkarībām. Un es gāju uz tām sekulārajām, ja, no sākuma. Un es arī tur runāju, ka es atzīstu to atkarību, bet es nezinu, vai es no sirds atzinu tajā laikā. Ja, es pirmo reizi uz tādu grupu aizgāju sekulārā 2014. gadā, Amerikā. Un tad es tur arī teicu, jā, ka es nevaru. Bet vai es no sirds ticēju tam, ka es tiešām nevaru? Jo šī atziņa, ka tiešām nevaru, viņi ir ļoti nomācoši. Viņi ir ārkārtēji nomācoši. Tā nav priecīga atziņa. Viņa nav priecīga atziņa, kamēr ir miesas prātā. Tad, kad tu šo atziņu lieto, lai ieaicinātu Dievu savā situācijā, tad viņi pārvēršas par vērtīgu atziņu, par pirmo atspērienu punktu. Ja? Kaut ko, uz kā Dievs var būvēt savu atziņu, savu varēšanu. Lasām vēl apustuļu darbos, 15. nodaļā, 10. pantu. Ko jūs tagad Dievu kārdināt uz mācekļa kakla likdam jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam panest? Bet mēs ticam, ka ar kungu, ja ir žēlstība, tiksim pestīti tāpat kā viņi. Šis nav tikai, ko es tagad runāju par atpestīšanu azartspēlēm, kas bija mans gadījums. Šis ir plašāk, vispār par glābšanu kā tādu. Es dažkārt klausos, ko brāļi Kristu mācītājs sludina, un dažkārt es dzirdu vienkārši, viņu māca bauslību joprojām. Joprojām ir ar pātadziņu, un es biju tādā draudzē, un mēs citiem ar pātadziņu un paši sev pātadziņu. Un tad ziniet, cik varēja izdarīt tādā veidā, tas ir tīri ar gribas spēku, ja? Sasniegt kaut ko garīgi. Tik, cik tev tas gribas spēks ir ielikts no vecākiem, un kuri bija čempioni, kurus vecāki bija labāk audzinājuši, kuri bija uztrenēti. Un tad es kā bijušais sportists, tur biju viens no čempioniem pēdiņās. Un tad tur tāds salasījās tādu līderu tipu, un mēs draudzē, tas bija traki, viņas pat sauc nevis pa kalpotēm, bet pa līderiem. Vai cik traki? Lūk, un tad cik tālu tas būs. Un tad būs tā, tad draudzē būs standarts, tik cik tie gribas spēka karaļi, ja, čempioni, tik cik tie spēj sasniegt svētdzīvē. Un tad pārējie līdzinās viņiem. Un šis nav garīgums. Tā var pasaulē arī. Tas nav par Dieva darbu, tas ir par tavu darbu un manu darbu. Bet ar darbiem neviens netiks debesīs. Un gara auglis nav cilvēka darbībai, gara auglis ir svētajam garam. Kad viņš darbojas pie maniem, viņš rada mani augli. Saprotiet, ir vienkārši jāsaprot atšķirību. Vai no cilvēka spēkā sasniedz tos rezultātus, vai no svētā gara spēkā. Un abi divi nebūs tā, ka abi divi kopā. Tas, ko es daru savu gribas spēku, es viņu lietoju, Dievs tāpēc viņu iedevu. Slaistīties nevajag, vajag disciplinēt sevi, protams, bet tas nav gala rezultāts.
Tas nesniedz Dieva augli. Tas dod kaut kādu labumu viennozīmīgi. Un es te pirmajā draudzē, es mobilizēju visu savu gribas spēku, kas man bija ielikts jau. To bija ielikuši mani treneri sporta, to bija ielikuši mani skolotāji un mani vecāki. Un mana mamma man disciplinēja konkrēti, viņa bija skolotāja. Un es tiku disciplinēts tā, kā vajag, ja? Un tad, kad es saņēmos arī kristīgā kalpošanā tajos pirmajos gados, es atražoju to, cik manī bija cilvēki ielikuši. Es paņēmu rakstus, un tas ir labi, un šis jau nav nepareizi. Bez šī visu, ko es tagad stāstu, kā ievadu, es nebūtu nonācis pie nākamā. Dievs pareizāk nebūtu atvedis pie tā nākamā. Kāpēc Pāvils tik spilgti sludināja pestīšanu ticībā? Joprojām lasam un iedvesmojamies. Kāpēc? Kāpēc viņš spilgtāk par citiem, manuprāt? Katram jau ir savs, ja? Tas ir normāli, ka viens sludinātājs vienu lietu akcentē, kas sirdī tuvāk, un cits citu. Tāpēc jau ir vairāk, un tas ir labi, tāpēc nevajag pie viena pieķerties. Neviens nav rabī, tikai Jēzus ir rabī. Bet kāpēc Pāvilam bija tik spilgti? Es ticu, tāpēc, ka viņš par sevi varēja pateikt patiesību kādu. Viņš bija labāks bauslības lietās nekā viņa vienaudži. Viņš jau nemelo, viņš jau nelielījās. Viņš mācīja mums kaut ko garīgu. Viņš skaidroja, jūs saprotiet, es biju labāks. Es stiprāk cīnījos, lai izpildītu bauslību, nekā tie pārējie, kas bija riņķī. Un ko viņš pēc tam konstatē? Viņš jau nepaliek tajā. Viņš tad būtu palicis pie farizējiem. Viņš arī bija farizējs. Viņš saka, es ir farizējs biju. Un farizējisms nenozīmē tikai liekulību. Jā, farizēji nespēja atzīt, ka viņi nespēja izpildīt visu bauslību, bet farizēji tomēr bija tie, kas centās, to nevajag aizmirst. Viņi centās, un kāpēc Pāvils nonāk pie tā, ka atzīst, es pat domāt nespēju kaut ko labi, ja spēju, tas ir no augšienes. Iedomājieties tikai. Un budisms ir par to, ka jādomā pareizi. Un vēl nesen viens vīrietis skaidroja, ka pozitīvā domāšana, viņš teica Kristus, jā, un tad vēl pozitīvā domāšana. Un es jau minēju vienā no iepriekšējām sludināšanām, kad bija Amerikā tā draudze lielā, es neatceros nosaukumu, nezinu. Bet es skatījos kādreiz raidījumus, un tur bija slavens sludinātājs, pēc tam viņa dēls tur bija, un viņa aicināja visādas pazīstamas personības, un viņiem bija tāda stikla kristāla, tāda pils milzīga, tā draudzes nams, milzīgs koris, tur es nezinu, cik tur bija, kā 200 uz skatuves. Precīzi nezinu. Viņi bankrotēja. Viņš ir vīrs, kurš teica, ka pozitīvā domāšana ir vērtīga. Es jau nesaku, ka kaut kā jādomā visu laiku ļauni, nē. Bet ne jau, ka tur ir tas atrisinājums. Risinājums ir tāds, ka Dievs vada manu domāšanu svētajā garā. Un tad ir laba augļi. Viņa auglis, svētā gara auglis nav mans auglis. Tas ir viņa auglis, es esmu laimīgs viņus saņemt. Es esmu laimīgs saņemt avotu, ka man ir tik daudz, ka man iet pāri pa mālām, es pat nevaru nesludināt, kā mēs lasām vecajā derībā. Ja? Izlēma viens pravietis nesludināšu, nevaru. Viņš saka, man bija tā kā balta uguns. Man tikai es nevaru, man nāk ārā. Tā ir laimīga sajūta, vērtīgs piedzīvojums. Ja? Lūk. Tātad, ko saka apostols Pāvils? Tātad, ne mūsu tēvu, ne mēs nespējam panest, ja? Tātad, ne mūsu tēvu nespēja panest, ne mēs bauslību. Vecās derības bauslība viss taču vienojās kristīgā pasaulē. Veco derību nevar izpildīt, vai ne? Jā, nevar. Neviens nav izpildījis. Tikai kurš ir izpildījis? Jēzus Kristus. Bet vai bauslis ir ļauns? Nē, bauslis ir svēts un labs. Un mums ir jāzinās uz kurien uz pilnību. Un uz svētdzību ir standarts. Un tur ir jācīnšās būt, nav citas iespējas. Ja? Ir rakstīts, bez svētdzības neviens neredzēs to kungu. Bet kā tava un mana taisnība var būt labāka nekā farizēja? Ko Jēzus saka, ja jūsu taisnība nav labāka nekā farizēja, nenāksiet valstībā? Kā šo dabūt, ja nemaz nevar izpildīt? Es ticu, tad, ja svētais gars tev vada, tad tava taisnība, tava svētdzība. Taisnība ir kā praviednes, ja righteousness. Latviešu valodā tas vārds neparāda varbūt visu to nozīmi. Kā tu viņu labūsi labāk nekā farizējiem, kas centās, bet kas bija farizējiem, nespēja atzīt savu nevarēšanu, un tur bija liekulība. Par viņiem teica, taču jūs tur kā kapi, iekšā kaut kādi miroņgals un paši tad tēlo taisnos. Tie, kas gāja pie Jēzus un teica, mēs nevaram, ar tiem viņš strādāja. Kas tās bija prostitūts un zagļi. Un tā farizēja rājās, ko tu ar tiem tusē? Slimiem vai gārsta. Ar tiem varēja, kāpēc tie atzīst nevarēšanu? Tiem jau nav ko lielīties. Visi zina, ka viņi ir grēcinieki. Visi viņus atpazīst tajā vietā. Un interesanti, tiem Jēzus varēja strādāt. Un ne jau, ka viņiem bija jāpaliek grēkā. Pat redzēju tādu video rullīti,
kur viens amerikāņu sludinātājs pieiet lielveikalā pie mācītāja, kurš ir tajā mācītāja kostīmā, ar to balto apaklītu un transpersonu Amerikā, un tad ar auskariem gariem un gariem matiem, un tad tas sludinātājs pieiet pie viņu klāt un intervēja viņu, un tā pozitīvi. Un saka, ja es tev mīlu un tam līdzīgi, un sāk uzdot jautājumus tam mācītājiem un prasa. Un ziniet ko, tas mācītājs reāli ilgu laiku spēja visu laiku pareizi runāt no rakstiem. Tur par evaņģēliju, par Jēzu un tā. Un beigās tad tas sludinātājs, protams, viņš jau redzēja izskatu, viņš mērķiecīgi aizgāja un uzdeva jautājumus par atteikšanos no netiklības. Un tas pārtrauc sarunu un aizbrauc prom, viņš bija uz tādu motoroleri kaut kādu lielveikalā. Un viņš aizbrauc projām, viņš vairs negribēja runāt. Ja tas vīrs no sirds ticētu evaņģēlijam, tā es spriežu, viņš tad pamest to savu grēku. Un es ticu pestīšanai ticībā, ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Stāv rakstīts. Šis mani ved uz kurieni, ja es no sirds ticu, uz grēku? Nē. Šis man ved tuvāk Dievam un rada manī vēl lielāku vēlmu negrēkot. Tie, kas nav noticējuši pestīšanai ticībā un domā, ka ar darbiem ir ienonāk debesīs, tie vienkārši nespēja noticēt, ka tā ticība rada negrēkošanu. Tā ticība rada papildus spēku nekrist, ja? Un ja nokrist, tad obligāti celties. Pāvils saka, bet kā jūs taču ne tā izturāties pret to bauslību? Ne mūsu tēvu, ne mēs nespējam panest. Ja? Bet tiksim pestīti kā žēlastībā. Mateja 5:44. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat sava debesu tēva bērnu, jo viņš liek savai saulē uzliekt par ļauniem un labiem un liek lietu un līt par taisniem un netaisniem. Ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nāks, vai muitnieki nedara tāpat, un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt, vai muitnieki nedara tāpat, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debesu tēvs ir pilnīgs. Tātad standarts jau ir šis. Jautājums ir, kā uz viņu nonākt, kā viņu sasniegt. Standarts ir šis, kā viņu sasniegt. Un tad ir kaut kāds galējības. Viena ir, kad vispār nerunā par atgriešanās no grēkiem draudzēs. Tad grēks dzīvo. Nevienu neizslēdz nekad no draudzes gadiem cauri. Es nesaku, ka tagad katru nedēļu kāds jāizslēdz. Tā nē. Bet ja gadiem ir milzīga draudze un neviens nekad nav izslēgts, man ir milzīgs aizdoms. Tā draudze, kur es biju, pirmā draudze bija virs 100 cilvēkiem, un tur nācās izslēgt no draudzes ārā. Tāpēc, ka mēdz būt tā, ka tāpat kā 1. gadsimtā, padomājiet tikai, apustuļu Pāvila laikā vajadzēja izslēgt no draudzes, un mūsdienās nevajadzēs nevienu izslēgt. Tad, kad Svētais Gars tur tāds brīnums darīja, ja, dziedināšana, kas tik tur nenotika. Un pat tad Pāvils saka to, kas ir netiklībā ar savu pamāti, viņš jāizmet ārā no draudzes, korintiešiem raksta. Un tas ir tas, kurš sludina pestīšanu ticībā. Vienkārši Pāvila nepatiesa apsūdzēja un saka, ka viņš saka, lai jau vairos žēlastību, tātad lai grēkojam daudz. Tie cilvēki, kas viņu apsūdzēja, nesaprata, ka ticība, pestīšanai ticībā nenozīmē to, ka cilvēki paliks vietprātīgi pret grēku. Vienkārši tie, kur ir bauslībā joprojām, viņi saka, ka darbus vajag pestīšanai, viņi vienkārši nav piedzīvojuši evaņģēlisku ticību. Pie viņiem vēl nav noticis tas, kam jānotiek Svētajā garā. Jo tad, kad notiks, tas būs brīdis pirms un pēc. Un tu ticēsi Jēzus mīlestībai, un tava motivācija būs atšķirīga. Tu būsi priecīgs devējs. Priecīgs devējs. Darbi, protams, sekos tam, kurš tic, bet pat labie darbi ir, pat tos Dievs ir sagatavojis. Pat tos Dievs ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Ja Pāvilam vajadzēja izslēgt kādu no draudzes, viņš slēdz ārā. 2. korintiešiem mēs lasām pēc konteksta visdrīzāk to pašu paņēma atpakaļ, jo rakstīts, ka viņiem pietiek rājieni. Ja? Tur no konteksta varētu būt, ka ir runa par to pašu personu. Nav precīzi uzrakstīts, bet visdrīzāk tā. Tātad slēdz ārā ne jau, lai to cilvēku pazudinātu. Slēdz ārā no draudzes, lai viņš attaptos, ka viņš nav izlēmis būt svētdzīvē, ka viņš kaut ko ir palaidis garām. Ja? Pilns evaņģēlijs, mēs lasām vārdus svarīgos atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Nevar nevienu, ne otru daļu noņemt nost. Ja? Lūk, tātad pilnība ir Dievs vēlas, ka mēs esam pilnīgi, ka mēs cenšamies no viss sirds, mēs dzīvojam svētdzīvē, jautājums, kā to sasniegt. Pie maniem atbrauc Kaugros, es biju aizgājis no pirmās draudzes prom, jo tie gribēja ar darbiem tikt debesīs, es neticu, ka tas ir iespējams.
Tas ir tāds risks, iedomājies pēdējā dienā, tagad ir jāiet Dievu priekšā, un tad cilvēki teiks, reku darbu sarakstu, ko es esmu izdarījis. Un viņiem saka, klausies, nav pilnīgs. Tu taču to neizdarīji, un tev parāda visu, ko tev vēl vajadzēja izdarīt, un ko nevajadzēja izdarīt, un nav pilnīgs. Vai cik riskants ceļš, es tā nevēlos. Kristus darbs ir glābšanas darbs. Kristus darbs. Darbs ir, kas glābi, bet Kristus darbs uz krusta. Lūk, romiešiem lasām 3. nodaļā 19. Vēstule romiešiem fantastiska, pilna ar evaņģēlisku ticību. Apostols Pāvils māca mūsu svētais gars, caur viņu mūsu māca. Romiešiem 3.19. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīt mute. Un visu pasauli vainīgi Dievu priekšā, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņu priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklāsies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dod ticībā uz Jēzus Kristus visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Ar šo raksturvietu Dievs man atbrīvoja no budisma, no hinduisma, no ezotērikas, no vispārējā. Jo, kad viens brālis Kristu man šo nolasīja, priekšā vai es lasīju, mēs kopā, tātad Bībeli bija atšķirt, jo visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Es sapratu, visi ir grēkojuši. Buda grēkojas, Krišna grēkojas. Ja viņš vispār bija reāla persona, uz zemes. Buda bija reāla persona, ja? Bet visi grēkojuši. Un es ticēju, ka Jēzus nekad nav grēkojis. Un es ticēju, es gribu būt ar to, kuram ir vara pār grēku un negrēku, un dzīvību, un nāvi. Viņš augšām celās, es ar to gribu. Es negribu ar tiem visiem būt kopā. Tie necelās augšām, un tie grēkoja. Es gribu būt Jēzus Kristus, viņš nesagrēkoja vienīgais. Visi pārējie cilvēki ir nokrituši, kāpēc? Kopš Ādama grēkā krišanas visu cilvēku miesas ir nespējīgas savā spēkā nesagrēkot. Nespējīgi. Šī atziņa ir atbrīvojoša, ja viņu pareizi uztver, viņi ir atbrīvojoši. Bet tu vari negrēkot tad, kad svētais gars tev vada. Ja? Pāvils saka, visu spēju tā spēkā, kas dara man stipru. Visu. Kurā spēkā Pāvils visu var? Savā viņš saka, tajā savā gribas spēkā, ko man uztrenēja un Gamaliels man mācīja, un tur es varu visu. Tā viņš nerunā. Pāvils saka, tā spēkā, kas dara man stipru. Kristu, viņš saka, un to iepriekšējo visu bauslības izpildīšanu, cenšanos pareizāk bauslību izpildīt. Viņš saka, tas ir mēsli, salīdzinot ar Kristus atziņu un glābšanu Kristū. Cik milzīgs ir kontrasts, cik liels ir kontrasts. Kad Dievs man atklāja evaņģēliju, es atceros, kā izmainījās, kā es klausījos sludinātāju, es domāju tā. Pat ja viņi nerunāja par pestīšanu, vienkārši kaut ko sludinājumā, vai tā, šis tic pestīšana ticībā, un šis netic. Vienalga, pa ko runā, vai pa grēku, vai ko, vienkārši tur staro, tur nāk līdz tas, vai nu viņš ir ap pātagu. Un pātagai savu lomu. Tad, kad es nebiju atgriezies no grēkiem, bet viņai tā sākotnējā loma, jo bauslība ir kas? Audzinātāja līdz kam? Līdz jaunai derībai. Viņu vajag. Es esmu redzējis cilvēks, kam es sludinu evaņģēliju, nav, nekas nenostrādā. Un es uzrādu grēku. Un atgriežās, un evaņģēlijs pie viņiem notiek. Un viņi dzird pēkšņi par Dievu žēlastību, un Dievs izrādās ir labāks nekā pirms tam likās. Pirms izdarīja savu mazo solīti, nolasīja akmeņus no ceļa. Kā Jānis Kristītājs saka, nolasiet glābšanu nāk. Ceļu gatavojam. Ko viņš runāja? Viņš runāja par atgriešanos no grēkiem. Šo izvēli vajag. Cilvēki tātad tiek salaisti draudzēs iekšā bez atgriešanās no grēkiem. Un tad tam mācītājiem uz viņiem laika jārājās, jo viņi nav atgriežies no grēkiem. Un mācītājs nevar sludināt evaņģēliju par Dieva mīlestību, jo visi grēkos, ne visi, es pārspīlē. Tātad, jo cilvēki daudz ir grēkā, viņš no draudzes ārā neslēdz, tad visu laiku jārājās. Un tad rājās, un ko jūs domājat, vai no tās rāšanās rodās spēks negrēkot? Grēka apziņa jā, un viņu vajag, bet spēks nāk tikai no augšienes. Ir vienkārši kontrasts. Tad vienu vakaru 2019. gada vasarā galīgi nelaimes čupiņa, es biju Kauguros viens pats, sieva man vairs nespēja dzīvot kopā. Viens pats, un tad es teicu, Dievam labs ir. Man kristīgā dzīve nav izdevusies, vispār man daudz kas nav izdevies. Es tur atmetu vienu karjeru, svarīgu tādu savā dzīvē, un man neievēla Eiroparlamentā, un tad
Viss slikti.lv bija pie maniem. Un es tur kauros dzīvoju, tad nemazgāju dzīvokli kaut kādā bumzīgā vidē, tur tusē, tāpat nevienu neaicināju. Vakaros dzēru, lai var aizmigt. Vai aizēju uz veikalu, nopērku vīnu pudeli, eju pa ceļam raudu mājās. Viens pa ceļu raudu. Kāpēc? Tāpēc, ka es taču saprotu, kas notiek, es taču Bībeli biju studējis. Ja es saprotu, viss slikti ar manīm garīgi. Nevar atteikties, nevar gulēt un nevar uzvarēt. Un tad es teicu Dievam, Dievs, es nevaru uzvarēt, es vairs necīnīšos. Aizgāju gulēt mierīgs, agri piecēlos ap 5-6. Aizgāju gulēt neticam ātri. Un es tagad zinu, kāpēc Dievs izkārtoja, ka man miegs nāca vakarā ātri. Ap 10 es nekad tik ātri negulēt. Vai ap 9:30. Pamodos ap 5 un nevaru pagulēt. Nemieris kaut kāds ieslēdz televīziju LNT, toreiz bija kanāls. Kaut ko izklaidējoši gribēju skatīties, jo pagulēt tāpat nevar. Un tur sludināja viens amerikāņu sludinātājs un teica, Sātans ar bailēm jūs tur. Un es sapratu, svētajā garā Dievs man modina. Viņš man dod paroli, atslēgu, viņš man atver durvis. Viņš saka, nebaidies tātad. Caur bailēm lūk, kā Sātans tev kontrolē, tāpēc tu netiec ārā. Pēc nedēļas atnāca mans paziņu un teica, ir laiks. Atnāca pie mums ofisu, skatījās man acīs un teica, ir laiks. Tāpēc grāmata saucās ir laiks. Un es teicu, ja ir laiks, ir, ja tu pasaukt man citā laikā, es tev neiet līdz, bet tagad es eju. Viņš man pasauc mājas draudz. Un tur es aizgāju pirmo sapulci, visu svētdienu aizgāju uz manīm. Lai Dievs svētītos cilvēks, lūdzu pa mani. Tirdīja ar jautājumiem, tur bakstīju, un tad es tur jau visu sūdzēju grēks. Un 12 gadiem bija daudz, kas sagrēkots. Un Dievs man ved ārā. Un vēl pēc neilga laika man Dievs atpestīja no azartspēlēm. Atpestīja tā, ka kopš 19. gada nepiedzēries, ne izdarījis likmi azartspēļu, jā. 19. gada decembri. Bet tātad, kas bija priekšnosacījums? Uz ko Dievs gaidīja? Pie kādas atziņas es nonākšu? Pie tādas, ka es nevaru uzvarēt. Vai, cik ilgi manis dēļ. Lūk, tātad tas mans gribas spēks, šitais tas treniņš, tas tā kā nostrādāja pretēji. Tāpēc, ka vēl un vēl ir jāuzkapā, man taču ir jāsaņemās, un visi kristieši saka, jāsaņemās, ne visi, kas nezin, kas ir atkarība. Vai drīzāk neticīgie daļa kristieši jau tomēr saprot šo, jā. Tad jāsaņemās, tā es saņemos, un atkal dubļos iekšā ar visu savu saņemšanās. Un tikai tad, kad es no sirds saku, Dievs, es nevaru uzvarēt, es atkāpjos, es niesniedzu atlūgumu citiem vārdiem. Es vairs necīnīšos, tātad vienkārši dzīvošu grēkā. Un ko no rīta Dievs citiem vārdiem sakot, paziņo, ka viņš man atlūgumu nepieņem. Kad tas viss notika? Tad, kad es beidzot no sirds piekritu, manā spēkā nav. Es nevaru, es beidzot piekrītu no sirds, kur ja es saku, bez manis jūs nieka nespējat darīt. Paldies Dievam par manu atkarību azartspēļu. Paldies Dievam, tā ir tāda svētība. Es nezinu, ko es bez tā darītu. Neko. Būt kaut kāds bauslības vīrs labākajā gadījumā, kas ar pātadziņu un sev pātadziņu apkārtējiem, bet īstenībā grēkos. Un Dieva žēlstība bija tāda, ka viņš ļauj man tur tad uzkapāt, vēl un vēl. Kamēr ir tā, ka nevar vispār mazo pirkstiņu pakustināt garīgā nozīmē. Un tikai tad viņš nāk un reku ir beidzot. Beidzot tu piekrīt tam arī to, ko atkarīgnieku grupās saka, ka nevar uzvarēt. No sirds, kamēr piekrīt. Un tad nāk, kas Dieva taisnība. Viņš nāk, viņš visu mani izmaina. Laulība sakārto izmaina manu sirdi pret manu sievu. Tad izmaina entās lietas. Ja? Ne tikai azartspēļu jautājumu atrisina. Tas ir kad es uzkapāju vairāk un saņemos vēl vairāk, tur vēl vairāk lasīju, vēl vairāk lūdzu. Es nesaku, ka to nevajag darīt, to visu vajag. Bet nebija tā. Tas bija tad, kad es saku, Dievs, es nevaru. Es padodos. Un ne jau, ka es neuzņemos atbildību, vienkārši man ir žēl, bet es visu čau. Es netiek galā. Un tad Dievs citiem vārdiem, viņš man tā nepateica, ja? Tātad viņš pateica caur to sludinātāju, ka caur bailēm Sātans man tur, bet, citiem vārdiem doma ir tāda, beidzot, tu esi gatavs nolīdzināt ceļu. Reku glābšana tūlīt nāks. Un glābšana atnāca tik brīnumaina, ka bija jāraksta grāmata un bija jāsludina un jābraukā pa cietumiem, tai skaitā sludinot. Un nevar to apstādināt un negribās. Lūk, ko dara, kad Dievs
kad Dievs dara, kad viņš demonstrē savu spēku, kas ir atšķirīgs, kas ir no augšienes, tas nav mans gribas spēks. Bauslība dod grēku atziņu, tātad bauslību vajag. Tiem Pāvils saka, kam vajag bauslību? Nepaklausīgajiem, tad tie, kas negrib atgriezties no grēkiem, viņiem ir jāsaka bauslība. Saka, klausies, tu dabūsi sodu, tu zini, ka būs tiesa pēc šīs dzīves. Tu zini, ka Jēzus otrais nāks kā tiesnesis, viņš atnāca kā glābējs, bet viņš nāks pasaulē kā tiesnesis un savējiem kā glābējs atkal joprojām. Bet neticīgiem un tie, kas ir grēkos un negrib atgriezties, nepieņem Jēzu ne par glābēju, ne par kungu, tiem kā tiesnesis. Un jāsludina bauslība ir tiem, kas negrib atgriezties. Bet tie, kas atgriežās, tiem žēlastība. Psalms 50. 8. pāns. Nevis tavu kaujumu upuru dēļ norājas tevi. Tavu dedzinājumu upuri ir vienmēr man acu priekšā. Es neņemšu vēršu no tavu nama, ne dzāšu no tavu ganāmā pulka, jo man piedara visi meža zvēri, visi kustoņi pa 1000 kalnos. Man ir zināms, cik viens putns gaisā un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētu tos ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man piedara pasauli un visas tās pilnums. Vai tad, lai es ēdu vēršu gaļu un dzerāžu asins, nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildu visaugstākajam savus solījumus un piesauc man bēdu laikā, tad es izglābšu tevi un tev būs man godāta. Dievs saka, tu man nevar atstiept tik daudz upurus, nemaz cik vienkārši nepietiek. Zvēru nav, koku nav, ko dedzināt. Un nav zvēru tik daudz. Un pats galvenais, viņi visi jau piedara Dievam. Ko tu atnesīs, tas tāpat bija manējais. Ko tu atdevi, tas jau bija mans. Šis ir bauslības, tas ir vecās derības izpratne un pagāniski izpratne. Tātad jāpielabinās ir ar kaut ko. Dievs jau atdod Jēzu, viņš jau demonstrē mīlu bez šitā visu. Tu nevar atstiept tik daudz, cik vajadzētu. Nemaz nesāc. Nes Dievam pateicību kā upuru un tā pild visaugstākajam savus solījumus. Pateicību kā upurs, vai cik interesanti, Dievs grib kādu upuri, vajag vienu upuri nest, kurējo pateicība. Pateicība īsti ir tad, kad ir glābšana bijusi. Pateicība ir arī, protams, ka tu apzinies visu, ko tev Dievs ir iedevis. Tas ir vērtīgi, ir par ko pateikties. Tallinā mācītājs sludināja, ka vajagot lūgt daudz Dievu. Tas bija 98. gadā. Labi, ja vajag, tad vajag. Es aizbraucu Tallinā uz Nimmes kalnu, lūdzu visu nakti Dievu. Un es darīju to, kas teikts, nes pateicību kā upuri. Es visu nakti izlēmu, es tikai pateikšos, nevienu vajadzību nelikšu Dievam priekšā. Šoreiz, šajā naktī, visai naktī pietika. Es centos atcerēties visu savu mūžu līdz bērnībai, līdz velosipēdam, ko man nopirka. Jebkuru pozitīvo vārdu, ko man pateica, es pa visu pateicos Dievam, kāpēc viņš aiz tā visu stāv. Taču nekas nevarēja notikt, ko viņš nenokontrolēja. Visu tev mamma kaut ko labi izdarīja, tētis, vai vēl kādi radi, vai draugi, vai vienalga kas audzinātāji. Par visu, es pa visu, cik varēju, visu, ko varēju atcerēties, pa visu teicu Dievam paldies, jo viņš to visu deva caur cilvēkiem. Visai naktī pietika. Forši bija saule gāja uz riņķi. No Nīmas kalna tie Tallinas torņi smuki bija. Forši tur bija. Pateicība kā upuri, ja? Tad, kad tu esi saņēmis, tev ir par ko pateikties. Tātad, kamēr ir grūtības, arī neko sev nevajag iestāstīt. Kamēr kaut kas nav atrisināts, nevajag tur. Pozitīvo domāšanu nepietiks. Vajag svētā gara darbību, vajag Dievu iesaistīšanos ar brīnumainu rīcību. Ar brīnumainiem vārdiem, ko viņš tev pateiks. Sātana mezgli cietokšņi smadzenēs cilvēku prātā ir uzbūvēti, lai apmānītu un kaut kā neļautu saņemt atziņu par Dievu pareizo, kāds viņš ir īstenībā. Un ar cilvēka saprātu var nepietikt, lai šos mezglus atraisītu. Tāpēc, ka ļaunais ir viltīgs un neticami gudrs, bet Dievs ir gudrāks par viņu. Bet tad Sātans nav gudrs. Vai viņš nav uztrenējies kārdināšanā caur gadsimtiem? Vai viņš nepazīst cilvēkus? Kritušais gaismas eņģelis, tātad, viņš taču zina, kā, viņš ir slīpēts, un ko tu domā, tu tagad kaut kā ar savu gribas spēku, ar savu intelektu, tu tagad esi uzvarētājs tajā cīniņā. Nē, viņi nevajag tūmā laist, kā Dāvids uzvarēja Goliātu no attāluma. Nevajag tūcīņu ar ļauno. Es to attālumu uzturu tā, ka es šeit sludinu šodien, es lasu Bībeli. Es tiekos ar kristiešiem, es klausos kristīgu mūziku. Ja, šis ir attālināšana. Es izsūdzu vai grēkus. Ja.
Tātad es esmu kristīgā vidē, un tātad visu daram, lai attālinātu. Bet pati uzvara jau ir no tā kunga tikai. Jo uzvar nāk tikai. Tātad ir rakstvieta lieliska. Zirgu gan sagatavo kaujai, bet uzvar nāk tikai no tā kunga. Notic tam vārdam tikai. Viņš jau ir atbruņojošs. Jo izrādās, ka tātad tas nav saistīts ar tavu varēšanu, ar tavu gribaspēku, to, cik tev ielika. Jo ko tad darīt tiem, kuriem nav gribaspēka? Es tie pirmajā bauslības draudzē, kur bija, atnāca viens bārens jaunietis. Un es uz viņu skatos, domāju, tā, šitam nav gribaspēka. Gandrīz. Es tā vēroju, mēs tur bijušie sportisti, un mēs tagad tur baigie gribaspēku čempioni. Un ko viņš darīs tev? Man liekas, un es sapratu, draudze nav riktīgi. Tāpēc, ka ko tagad viņam darīt? Viņam jau neielika to gribaspēku. Viņš tagad nevar saņemties, viņš nevar to cilvēcisko standartu sasniegt, kas ir tā kā, kur visi tagad gribaspēku ieslēdz un daudz ko savalda. Es ieraudzīju 90. gados, pieslēdzot visu savu gribaspēku, kā mans linkums atkāpās vēl visu kaut kas. Es redzēju, ka jā, es spēju mobilizēties vairāk nekā, kamēr es neticēju Dievam. Bet vienalga, tas vēl nebija tas vēl nebija spēks no augšienes. Spēks no augšienes ir tāds, kur es nekontrolēju. Es neesmu kaut kāds enerģijas pavēlnieks daļa, sludinātāji izturās tā, it kā Svētais gars būtu kaut kāds džins, viņi paberzē pudeli, un pēc viņu pavēlēm tagad viss notiks. Nē. Es ticu tā, kā Jēzus saka, gars pūši, kur grib, mēs tikai viņu konstatējam, kur nāk, kur ir, skaņi ir. Mēs konstatējam, lūk, pat kaut kas notika draudzē. Ja mēs konstatējam, ka ir, pat kaut kas pie manis notika, pie kāda cita, mēs redzam, ka ir svētā gara darbība notikusi. Mēs sludinām kādam, mēs redzam, viņā ir darbība. Vai tad no manīm? Taču nē. Tad svētais gars vienkārši lietoja vārdus, ko es teicu, vai tu teici, un tas cilvēks tad pamodās garīgi. Mēs taču nekontrolējam to. Davai izdara vēlreiz tos pašus vārdus, pasaka pie kā citu un ar garantiju, lai notiek tas pats brīnums, kā pie tā viena cilvēka, kas notika. Tu vari repliku uztaisīt vēlreiz. Es nevaru. Es varu tikai atkal darīt visu, ko es zinu, kas jādara, un tad gaidīt, tas vējš pūtīs vai nē. Tā svētais gars darbojās. Mēs viņu nekontrolējam. Svētais gars ir Dievs. Kā tu vari kontrolēt Dievu? Psalms 51. 18. pants. Jo tev nepatīk kaujamie upuri, un ja es tev dodu dedzināmo upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars. Salauz un sagrauz sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Dari labu Ciānai, savā žēlstību uzcēl Jeruzalemes mūrus. Tad tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais dedzināmais upuris. Tad ļauts upurēs vērš uz tavu altāru. Tātad, jā, būs pašaizliedzīga kalpošana, būs upurēšana garīgā nozīmē, bet kad? Tad, kad Dievs pats vadīs tevi un tavs labais darbs būs viņa darbs tevī, caur tevi. Tas ir atšķirīgi. Upuri, kas patīk Dievam, satriekts gars, atkal. Kā tas ir? Te ir kas ir tā kā, tas, kurš ir spilgtāk izdarījis, vairāk tur kalpojas darījis, tas ir labais. Otrā satriekts gars izrādās vērtīgs upuris. Kāpēc? Tāpēc, ka tur, kur tas satriektais gars, tur ir nevarēšanas atzīšana. Tas nozīmē, kaut kas ir tavā priekšā, ko tu nevari pārvarēt. Un tāpēc tu esi satriekts, un tu to nekontrolē, tāpēc ir bēdas. Un tad ir vieta Dievam, Dieva darbībai. Un tad ir vieta ticībai un paļāvībai uz viņu. Tad ir vieta lūkšanai, savādāk, kāpēc lūgt? Labi, pateicības lūkšana, jā, bet par kādām lietām, par problēmām, tāpēc jau ir lūkšana. Tāpēc, ka tevī nav uzvaras, bet Dievā ir un tevī būs, ja viņš tev dos un viņš dos. Jo neviens, kas paļaujas uz kungu, nepaliks kaunā. Jo viņš grib. Kāds prasa viņam, ja tu gribi mani dziedināt, vai ja tu gribi vari mani, viņš saka, es gribu. Salauz sagrauz sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Izrādās, ka rekur ir pamākuma atslēga. Salauz sagrauz sirds, tu Dievs nenoraidīs. Šo Dievs nenoraidīs. Dažkārt es esmu kaut tā stāvoklī, kad es jūtos tāds, te tā, vai Dievs darīs, vai nekā nav, tad tas man vairo ticība, jo tas ir tas stāvoklis, kuru vajag. Un Pāvils tāpēc saka, es esmu priecīgs, es lielīšos ar to savu, ko? Ar nevarēšanu. Kāpēc Dievs nāks un demonstrēs savu varēšanu? Jāņa evaņģēlijas 15.4. Jau tuvojamies noslēgumam. Jāņa 15.4. Palieciet mani, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakals, tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Tātad tas mērķis jau ir, ka nesadedzina, ka var tikai kā to dabūt. Un tad pie maniem atbrauc, es aizgāju no tās draudzes, pirmās prom man atbrauc viens bauslīgs vīrs pie maniem ciemos tur. Un kaut ko viņš man tur māca par to savu bauslības mācību, un es stāstu par pestīšanu ticībā, ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos, un viņš nespēja nomierināties, kamēr es viņam nepasaka, ka tu saproti, šis te ceļš ved uz svētdzību īstenībā. Un tad viņš tā, ok. Kāpēc viņš tā reaģēja? Kāpēc viņš pats nepaliek smaidīgs un laimīgs, kad es pasaku pestīšanu ticībā? Tāpēc, ka viņā tas nav noticis. Kurā tas ir noticis, tam šos vārdus pasaka, viņi nesāk teikt, da nē, taču tur jādara vēl vis kaut kas. Tie, kas šitos steidzās teikt, nav visdrīzāk noticējuši joprojām. Tāpēc, ka tas, kurš noticējis, viņš zina, ka tas ved uz svētdzību un uz darīšanu. Bet tas nav jāpasaka, tāpēc, ka tas ir pašsaprotami. Ja tas ir jāpasaka tā, tad jāmeklē Dievu tuvums ir, lai tas būtu pašsaprotami. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, tātad, mēs neesam avots, mēs esam tie, kas saņem. Mēs saņemam no avota. Ja? Kas manī paliek, es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs neniek nespējat darīt. Nebēdāsimies, brāļi māsas, par nevarēšanu. Ja? Par kaut ko netiek galā, nezinu, nemāku, nezinu, kā atrasināt. Tad Dievs demonstrēs savu spēku. Ja? Tāpēc tu tur esi. Varbūt pat daudz bija sadomājies, ka tu vari. Tāpēc varbūt tev pieļauj to, ka tu kaut ko nevari, kaut kādu sienu, ko nevar pārvarēt. Aiz Dieva mīlestības garīgās viņš tev ļāva būt tur, lai tu tā kā saprastu, ka tu nevari, bet ka viņš grib nodemonstrēt, ka viņš var. Un lai tu iemācītos pa jaunam. Ka visu laiku tu var būt pasaulīgā izteiksmē vājš, bet garīgā ziņā tu būsi stiprs un pie tevis būs auglis. Un īstenībā uz tevi skatīsies kā uz stipro, bet vienkārši tu zināsi, ka tas stiprums nav tavs. Tas ir no Svētā gara, tas ir no Jēzus Kristus. Lūksim Dievu, paliekat sēdot. Dievs Tēvs debesīs. Es te lūdzu, Dievs, ka mēs esam kā zari pievienot Jēzum un ka dzīvības sulu mūsos plūst iekšā katrā. Ka katra dvēseli ir šeit, Dievs, ka katra ir pievienota. Un ka Svētais gars plūst un dod spēku, pārdabisku spēku, kādu paši nespēja mobilizēt un no sevis izspiest. Ka ir pārdabiskie augļi, Dievs, katrā no mums. Dievs, ja kādam ir siena nepārvaram, Dievs pārved pāri, Dievs atsit durvis vaļā dzeles, lai cietumnieki iziet brīvībā ārā. Jo pie tevis ir īsta brīvība, jo ko dēls darīs brīvs, tie patiesi būs brīvi. Lūdzu, Dievs, ka mēs esam tajā, tavā spēkā, tavā brīvībā. Mums ir tava svētdzība, tavs pilnums, kas nāk no augšienes, kas nav no mums. Lūdzu, Dievs, ka katrs tā ir un katrs ir svaidījumā. Un ka svaidījums māca, un tad nav kādam bauslība jāstāst, jo svaidījums jau māca, jau pašam gribās dot, ka ir priecīgs devējs. Lūdzu, Dievs, ka mēs esam tuvu Tev, ka mēs dzirdam Tev, ka mēs zinām par Tavu mīlestības mums, ka Tu mums pasaka brīnumu vārdus, kurus izdzirdot viss izmainās mūsu sirdīs. Tas, ko mēs nekad neesam spējuši izmainīt. Nevieni citi mums to nespēja izmainīt ar savu darbību un vārdiem. Bet kā Tu runā brīnumu vārds, tā mūsos izmainās viss, kam jāizmainās, un notiek sirds operācija. Cietā sirds ārā un mīkstā sirds iekšā. Un tu esi tās ārsts, kas operācija taisa, ne jau mēs. Lūdzu, Dievs, vādi visu svētajā garā, ka vējš pūš un notiek brīnumi pie mums katrā un caur mums pie citiem. Un ka mēs esam priecīgi vērot, kā Tu, Dievs, svētajā garā darbojies, un mēs Tev nekontrolējam, mēs Tev lūdzu kontrolē mūsu. Es lūdzu, Dievs, ka draudz aug, ka notiek brīnumi. Kopumā draudzē un katrā atsevišķi, un ka Tavs svētais gars visu vada, Dievs, izgaismo visu sirdžu nodomu, lai kļūst zināmi. Dievs dod mums neizsamist nevarēšanā, bet iet ar nevarēšanu pie Tevis un pieņem Tavu varēšanu, brīnumaino varēšanu. Un tad pateikties Tev, jo Tu esi autors varēšanai, un tad mēs nesam upuri, pateicības upuri, kas ir īsts, nav melots, jo ir saņemts. Dievs svētī katru dvēseli, kas Te ir. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen.